Mani sauc Gustavs, plašākai klubu kultūrai zināms kā DJ Gustavito. Esmu R&B hip-hop DJs jau daudzus gadus. Ikdienā nedēļas laikā man ir 3 radiošovu Radio Capital FM. Pavisam nesen esmu nodibinājis savu neatkarīgo urbanu mūzikas labelu, kurā pieaicina arī jaunos artistus, producentus. Vienmēr sakot, visi, kas darbojās ar R&B un hip-hop, cik nu viņš Latvijā ir. Mana saskarsme ar sportu pēdējā laikā nedaudz slinkāks esmu palicis. Vienīgais atliek 2-3 reizes nedēļā aiziet uz sporta zāli, pacelāt bišķiņu smagumus, un tas arī dotajā brīdī ir viss. Bet es esmu aktīvs novērotājs, es sekoju līdz basketbolam, hokejam un viss, kas ir nozīmīgs Latvijā. Tu noteikti esi apmeklējis kādu no street basket pasākumiem vasarā Grīziņkalnā. Teikšu godīgi, man jāatzīstās, ka es neesmu nevienu street basketu apmeklējis tikai dēļ savas aizņemtības, jo vienmēr viņš tajā laikā notika, kad man ir pašam jāsapulcē tie cilvēki, kuri ir izsalkuši pēc mūzikas. Bet tu noteikti esi dzirdējis par šo pasākumu. Tieši tāpēc, ka es esmu ļoti daudz dzirdējis no visiem apkārtējiem, no masu mēdījiem un atsauksmēm, es esmu priecīgs, ka arī uz šo te esmu uzaicināts. Tātad, kas notiks 20. novembrī Skonto halē un ko tu darīsi tur? Es pats iepazīšos ar visiem bukletiem, posteriem un tā tālāk. Tad jūs saņemsiet nenormāli kačīgu setu, hip-hop, R&B, mainstream, tādi kluba grāvēji, kas saplosīs to Skonto zāli. Un kāpēc tu ieteiktu atnākt uz šo pasākumu? Ieteikt visiem atnākt uz pasākumu, tāpēc, ka ļoti plašs piedāvājums, cik es esmu dzirdējis, tur notiks. Boks, basketbols, muzons, vienkārši jaunieši forši varēs no malas pavērot, gan arī piedalīties un ko gan citu darīt šādā drūmā laikā. Visi meklējam foršu prikidiņu, foršu garīgo, ņemam klāt kompāniju un bliežam 20. novembrī uz Skonto halu Ghetto Basket.